Un te nu tas ir, redziet, Nikon ZF. Un tagad, nu jā, ļoti ātri tātad unpacking video. Super ātri, re, kur ir. Jā, un, nu, godīgi sakot, šis būs smags video. Šis ir smags video. Šis ir jaunais Nikon ZF, nevis ZFC crop versija, bet ZF. Tātad full frames, redzēt, ja? Kā lai parāda full frames, lai jūs ticat. Jep, tā ir liela full frame kamera. Un, protams, izskatās tieši tāpat kā ZFC, kas izskatījās tieši tāpat kā FM vai EM sērijas filmiņu kameras. Un tas arī tā kā mērķis, acīm redzot, Nikon atgriezt šo, kā lai to nosauc maigāk, to sentimentu par labajiem laikiem, kad Nikon FM2, FM3 nevisai, bet FM2 ar titāna slēdža aizvaru bija wow, vienkārši tas bija kaut kas wow, man pašam bija 2 vai 3 Nikon FM sērijas aparāti. Diemžēl šobrīd neviena man vairs nav, bet tā ir kamera, ko es laiku pa laikam, un daudzi citi laiku pa laikam paskatās eBayā, cik maksā varētu nopirkt. Bet varbūt nē, jo baigais čakars filmu un tā tālāk. Bet tā ir skaista kolekcijas kamera. Šo Nikons ir, nu, pat izlaidis šo pagājušajā mēnesi. Un šī kamera ir tātad jauna, un es par viņu tūlīt izstāstīšu. Bet man, principā, šī video laikā ir jātiek galā ar savu attieksmi pret šo kameru. Un, bet sākšu ar to līdzīgo, kas ir, ja, tad, ja mēs skatāmies tagad uz kameru, tad mums ir full frames, 24 megapikseli, kaut kas tāds. Mums ir visādi autofokusi, seju un citu ķermeņa daļu atpazīšanas funkcija un dzīvnieku un automašīnu, manuprāt, arī tātad modernas tehnoloģijas. Mēs varam filmēt ar šo 4K video 30 kadru sekundē, kaut kas tāds, kas nav tik būtiski. Mēs varam visu kaut ko regulēt uz tās kameras, un tas ir tas jā un nē jautājums, kas ir viens no tiem jā un nē jautājumiem. Otra dīvainā lieta par šo kameru ir šī kamera kopumā. Bet labi, no kaut kā ir jāsāk, un es sākšu ar siksniņu. Nikon FM un EM sērijas aparātiem tās siksniņas bija ļoti patētiskas, skumjas un parasti netīras un briesmīgas. Šī siksniņa ir ar uzrakstu, protams, Nikon, un viņa ir tāda kaut kāds neilons te ir, un te ir tāda, bet viņa ir uztaisīta arī tāda minimalistiska, tā kā bija toreiz, ja, tas te bija 70. 80. gadi. Bet, nu, manuprāt, tā siksniņa varēja būt vēl bēdīgāka un vēl skumjāka, kaut gan šī arī ir ļoti pieticīga. Bet viņa ir tik pieticīga, ka es viņu pat pieliku, jo man nevienam fotoaparātam nav siksniņas, bet šeit es viņu pieliku, jo te viņa kaut kā piestāv, viņa tā kā ir tāda, nu, viņa ir, nezinu, kā lai maigāk pasaka, nevienu neaizvainojot, ja, bet tā siksna šeit tā kā mazliet atsit to gadsimtu atpakaļ. Okay. Nākamā lieta. Mums ir, protams, ekrāniņš. Ja? Viņš ir atlokāms un viņš ir grozāms. Ja? Viņš, protams, klasiskajā, nu, tā kā nozares standartā traucē jebkuram vadam, kurš ir šeit piesprausts. Ja? Tātad, ja jums ir te mikrofons, austiņas, mikro HDMI un Type-C lādēšana, kas principā ir vienīgais veids, kā šo var uzlādēt, jo lādētājs, man liekas, vēl nav, un baterija iekšā ir, es nezinu, kaut kāda. Tātad, tā kā jums ir piesprausts kaut viens vats, jūs ekrānu pagrozīt nevarat. Ja? Tas ir klasika Fuji visiem. Sony bišķi labāk ar to tiek galā. Nikons Fuji piespraužat kaut vienu vadu, viss ekrāns negrozās, un viņš zaudē savu jēgu. Labi, to mēs varam kaut kā risināt. Bet ekrāniņš tātad smuki aizlokās ciet, ja? Nespīd nevienam acīs, un jums liekas, ka tur ir iekšā filmiņi. Jūs pat te varat pielīmēt, ja? Šito te Kodak portra uzlīmīti un laiki. Kontrols. Kontrols ir briesmīgs jautājums, godīgi sakot. Un tas ir viens no lietām, kas mani mulsina, bet, nu, labi, mēģināšu. Ir rullīši. Priekšējais, ja, un aizmugurējais, ar ko mēs varam kaut ko pamainīt. Rullīši ir diezgan briesmīgi. Tātad viņiem ir mazs šīs rievojums, ļoti smalks, un ar cimdiem, es domāju, tas ir neiespējami. Ar pirkstu, nu, tā kā mēs varam sataustīt un pagriezt, bet priekšējiem rullītim traucē šis izvirzījums, ja jūs redzat, tātad šis rokturis, kas ir histēriski mazs, un šis rullītis ir ļoti mazs, un uz šo rullīti pamatā ir diafragma, un pēc brīža jūs sapratīsiet, kāpēc tas tik briesmīgi.
Tad šis groza diafragmu, bet viņš ir ļoti mazs un ļoti paslēpts. Tātad ir jāpiedomā, lai tur trāpītu, iebakstītu ar to pirkstu. Un tas pirksts ir kā pirksts. Ja? Aizmugurējais rullīts ir foršāks, viņš ir ērtāks, bet viņš īsti neko nedara. Un to jūs arī pēc brīža sapratīsiet. Tad te mums ir visādas pogas. Ja? Nu, pogas mums, protams, ka ir diezgan vilšanās, jo pirmkārt, te nav ierastais joysticks uz augsto fokusu, kas ir šobrīd visām kamerām. Šeit mums ir vecais labais kanoniskais klik, uz visām pusēm, kaut kas tur notiek. Piezūmošana notiek nikoniski šeit, atkal tas nav ērtākais risinājums, bet šī kamera nav paredzēta, lai būtu super ērta, to es uzreiz pasaku. Šis ir piedzīvojums. Un tad mēs nonākam pie vienas no lietām, kas ir tā kā visbriesmīgākā. Ok, šitā izpildes pēda augšā ir diezgan briesmīga lieta, bet dizainiski viņi tur bija vajadzīgi, jo viņi bija toreiz un viņi tagad ir whatever. Labi. Tālāk mēs nonākam pie pamatkontroles. Ekspozīcijas kompensācija. Super. Tas ir forši ērti, bez nekādiem fiksatoriem. Laika. Tas tiešām ir feini uztaisīts. Te ir mazs briesmīgs lodziņš, kurš rāda diafragmas vērtības. Saprotu, ka tam nav nekādas absolūti funkcionālas nozīmes, bet estētiski F un lodziņš, tas atkal atsit to pagājušo gadsimtu, kur mums bija filmu skaitītājs, jā, kadru skaitītājs, un tagad mums šeit ir diafragma. Tie, kas ir redzējuši pa gabalu šo kameru FM, piemēram, Nikonu, tie saprot, ok, tur bija lodziņš, te arī lodziņš super, bet manā galvā Nikonam tas lodziņš skaitīja kadrus, cik ir atlikuši. Šobrīd šis rāda diafragmas vērtību. Un tas tā kā pišku lauž. Ir tāda, es tagad gribētu, varbūt es tur gribētu redzēt, piemēram, kadru skaitu, kas man kartē atlicis. Ok, bet man tur jāskatās ir diafragma. Nu labi, bet nē, tas ir dīvaini. Tālāk mums ir, protams, ieslēgšanās poga, kas atgādina, nezinu, kaut kāda tankuģa vadības sviras, ja, liels metālisks klikšķis poga, visai atkal atgādina pagātni, un tur var ieskrūvēt iekšā pulti, šito te palaidēju. Super. Tagad ir šitie ruļļi divi, un šitas ir kosmos. Labajā pusē mums ir tātad rullīts ar fiksatoru, kas ir slēdža laiks. Mēs viņu varam nospiest un atlaist, un tad mēs varam regulēt slēdža laiku. Un viņš nofiksējas uz 1/3 soļa. Tad mums ir XTB, nu labi, ir kaut kāda funkcionalitāte. Bet šis rullis vispār neko nedara līdz brīdim, kamēr kreisajā pusē jums nav ieslēgts ar šo dīvaino selektoru. Jā, un te ir režīms auto. Līdz brīdim, kamēr jums nav ieslēgts M un vai S režīms, tad darbojas šis rullis. Ja man ir ieslēgts A režīms, šo jūs varat grozīt, nekas te nenotiek. Līdzīgi ir ar ISO rullīti, un šis ir vēl smagāk sagramojams. Tātad ISO rullis, pieņemsim, mums te ir, es gribu tagad uzlikt, ok, 100, jā, es gribu uzlikt 800, tā kā filmiņām kādreiz super dizains. Bet šis rullis pilnīgi neko nedara, ja jums kamerā iekšā ir uzstādīts ISO auto. Pie tam ISO auto jūs menu varat atrast tikai vienā vietā, kā klasiskajā Nikon menu D3200 fotoaparātā. Un tur jūs atrodat ISO auto, kas ir reāli ērti šai kamerai. Vispār tas ir ērti, jo šī kamera ir diezgan jaudīga ISO ziņā, 24 megapikseļu full frames. ISO te var griezt augšā līdz 25 000 pilnīgi mierīgi. Tātad makes sense lietot ISO auto. Bet, lai jūs tiktu pie ISO auto, jums ir jālien menu iekšā, kas ir vecā nikoniskā menu no 600D Nikona, manuprāt. Tātad tas ir līki. Es atradu veidu, kā šo auto ISO funkciju var dabūt ārā uz vienu pogu, ja? Tad es nospiežu šo pogu, un man atveras My menu, kurā es esmu ielicis šo ISO auto funkciju. Jāpaprogrammē, bet tad ir ok. Tad, kad es šo ISO auto atslēdzu, tad man strādā šis rullītis. Nav skaidrs, ko nozīmē šeit burtiņš C, es vēl arī neesmu atradis, bet gan jau kaut ko tas dara. Un tad mēs tā kā lietojam manuāls ISO, tātad uzliekam manuālo režīmu, atslēdzam ISO auto, uzliekam šeit kaut kādu ISO, kā mēs gribam fotografēt, un tad mēs varam grožīt šeit slēdzi, un mēs varam grozīt, gribēju teikt, diafragmu uz objektīva, kā tas bija vecajiem FM Nikoniem. Šeit uz objektīva. Es nevaru vienkārši sagaidīt to brīdi, kad man bija jāstāst par šo briesmīgu objektīvu, bet te ir diafragmas gredzena mulāža, kas ir plasmasām, kas neko nedara. Tātad diafragmu jūs nevarat regulēt uz šī objektīva, kā tas bija smuki vecajos Nikona laikos, bet jums diafragma ir jāgroza ar šo mazo neērto rullīti un lodziņā jāskatās, kas tad tur pa cipariņu ir. Labi, sadzīvosim. Tā, kad
mēs gribam atgriezties atpakaļ pie kaut kāda ātrāka fotografēšanas veida, piemēram, režīms A, regulējam diafragmu, slēdža laiku, mēs varam neaiztikt, kas patiesībā no vienas puses ir forši, jo šis slēdža laiks var palikt nemainīgs, un viņš neko nedara, līdz brīdim, kad jūs ieslēdzat M režīmu vai S režīmu. Un izklausās tagad pēc lietošanas instrukcijas, bet tas ir tas iespējas. Ja? Iespējas par kameru veidojas no tā, kā es ar viņu tieku galā. Un, ja jūs sekojat līdzi, ja, tad šobrīd man ir režīms A, ISO 100, jo es esmu atslēdzis auto, un šis rullis man neko nedara. Un tas ir tāds atkal mazliet brain freeze, ka te ir ISO 100, te ir F2 un te ir 1.60, bet šis netiek ņemts vērā, tāpēc, ka režīms man ir A. Ja man režīms ir S, tad šis diafragma netiek ņemts vērā un strādā tikai šis, un ja man režīms ir M, tad strādā šis un varbūt šis, bet es nezinu, vai man ir uzslēgts ISO auto vai nav, jo man nekas par to neliecina, ka tas būtu ieslēgts. Tad man ir jāatceras, vai man ir ISO auto vai nav ISO auto. Tā, ka jūs tiekat tam pāri, tad jūs varat sākt priecāties par šo kameru. Bet, godīgi sakot, pirmais iespējas, kad es izņēmu šo no kastes, bija wow, tas ir metāls, ja, tas ir Nikons, ja, tas ir ZF, ok. Un super, viņš rokā ir tikpat nēts kā FM, viņš ir apmēram tikpat smags, man liekas, bišķi vieglāks, dēļ objektīva, es domāju. Un viss pārējais nostrādāts, ja, te ir metāls, ja, te ir uzlīmētā, pieļauju, ka mākslīga āda, eko un tā tālāk. Un šis ir super, viņš no malas izskatās super. Un mums ir patiesībā ļoti labs skatu meklētājs. Patiesībā ļoti labs ekrāns un ļoti laba slēdža poga, kur var pieskrūvēt mehānisko pulti. Un tas ir super, un siksniņa ir vintage. Un tas ir baigi feini, bet tad tu sāc kaut ko darīt, un tu saproti, ka kāpēc? Kāpēc nevar šim rullītim, tāpat kā Fujifilm X-T5, kur ir X-T5? Bām! Kāpēc nevar būt tāpat kā Fujifilm X-T5, rullītim vienkārši virsū ir A burtiņš, kas ir ISO auto. Viss, atšujieties! Un te ir ISO 100. 200, un te ir fiksators. Atlaižam fiksatoru, uzliekam ISO A ideāli. Slēdža laikam Fuji tas pats ir burtiņš A, kas šeit nav, jo te ir jāpārslēdz režīms, un tad mums te ir slēdža laiki. Expo korekcija. Kameras, redziet, no augšas ir praktiski identiskas. Praktiski. Abiem var pieskrūvēt pulti, abiem pogu izkārtojums. Tas ir copy-paste, nezinu, kurš kuru ir nokopējis. Bet ja mēs paskatāmies uz Fuji, tad mums labajā pusē apakšā rullītim, ja, te ir movie un still, tas ir pierasts, tas ir forši, un Nikonam arī mums šeit ir foto, video, un vēl mums ir black and white, kas ir patiesībā ļoti forši, jo, kā runā cilvēki internetā, tas nav vienkārši melnbaltais režīms, tas ir speciāls režīms, kur sensors strādā kaut kā savādāk, nezinu kā, no otras puses. Bet patiesībā melnbalts sanāk ļoti, ļoti smuks, tonāli bagāts, ļoti foršs. Var sakot, es pieļauju, ka varbūt tas ir tāds pats presets, kā mēs varam Fuji uzstādīt melnbaltu, bet vismaz internetā cilvēki runā, man ir sajūta, ka tas ir mazliet savādāks sensora darbības algoritms, un tas melnbaltais sanāk sulīgāks. Bet ok, tātad divas kameras, kuras ir vienādas savā vintage vadības sistēmā, ja? Fujifilm X-T5 ir uztaisīts super ātrs, super ergonomisks, ērts un nereāli viegli lietojams. Tas pats piemērs, ja? Te man apakšā vēl ir pārslēdzējis cik kadri sekundē un tā tālāk, kas Nikonam ir noslēpts, ja? Un nevaļus man sanāk tās kameras salīdzināt. Svara ziņā apmēram viens un tas pats. Šis ir crops 40 megapikseli, šis ir full frames 24 megapikseļi. Fujifilm. Es gribu tātad ISO 100, 125, es pagriežu rullīti, gribu auto, uzslēdzu auto, eju mediju kaut ko ar auto ISO. Slēdža laiks, diafragma uz objektīva, tiem, kuriem objektīviem tas ir. Nikonam es neesmu vēl redzējis, varbūt arī ir. Tātad viena kamera ir uztaisīta super ērta, super ergonomiska un izskatās diezgan līdzīgi. Otra kamera ir uztaisīta super identiska pagājušā gadsimta kamerām un, teikšu godīgi, ir sačakarēta vadības sistēma. Jo Fujifilm
ar šiem diviem ruļļiem un diafragmu uz objektīva atteicās no režīma pārslēga. Tas nav vajadzīgs. Priekš kam? Mums ir burtiņi A, kas mums nozīmē šajā gadījumā režīms P. Ja mēs uzliekam uz diafragmas režīmu A, tad mums ir vispār auto, un ja mēs pagriežam šo, tad mums ir S režīms, un ja mēs pagriežam ISO, tad mēs tiekam kaut kur uz manuālu režīmu. Vienkārši, saprotami un funkcionāli. Nikons, diemžēl, ir atstājis vēl apakšā šo režīmu pārslēdzēju. Tātad man ir jālauž galva. Režīms tātad A, nē, M, es gribu tagad S režīmu, tad man jāregulē šis. Šāda miksa nav ne Fuji, nebija Nikonam FM pagājušajā gadsimtā. Nikon, kāpēc tas bija jādara? Nu, kāpēc? Pierast var, nepārprotiet. Diennakts laikā var pierast, var lietot, viss ir forši, bet ja man tagad ir blakus divas kameras, tad es paķeru šo, es saprotu, ka te viss notiek intuitīvi un saprotami. Šiten ir jāpadomā. Tātad M, tagad ISO bija auto vai nebija auto, pārslēgšu. Labi, tiekam līdz menu. Es gribu pārslēgt ISO uz auto. Man ir saprogrammēts, kas man ir jādara. Man ir jānospiež šī poga, tad es tieku My menu. Tur man ir ielikts ISO sensitivity, es izslēdzu ISO sensitivity off. Jūs to redzat, ja? Un tagad es varu iet fočēt un grozīt šo rullīti. Ja es gribu atpakaļ, tad man jāatgriežas menu, jāieslēdz. Nu, nav kosmos, nav par ko sūdzēties. To var izdarīt. Tas ir ok. Cik laiks ir pagājis, ka mēs par šo sūdzos. Menu. Vecais labais Nikon menu, kur ir dzeltens un melns, un viss ir principā apmēram tādā pat secībā, apmēram tāpat atrodams, ir kaut kādas jaunas, modernas funkcijas, ir ok. Bet tad mēs nonākam pie šīs briesmu lietas. Info. Un tad mēs nokļūstam tādā ātrajā izvēlnītē, kas atgādina Sony pirmos modeļus, un atkal viņš pagriezās. Nevajag griezties. Redzat, viņš pats pagriežas, es viņu neaiztieku. Viņš pagriežas. Un šodien mums ir tagad visas iespējas, ko mēs varam pamainīt, kam nebūtu jābūt menu, kas Fuji ir izliktas uz korpusa. Tātad mums ir kadru skaits tur sekundē, un tad mums ir autofokus. Un šis ir ļoti fuj Nikonam, jo autofokus ir labs, super ātrs patiesībā. Es pat teiktu, ka niknāks nekā Fuji, bet es neesmu testējis. Redziet, viņš pagriezās. Dīvaini. Tātad autofokusa uzstādījumi atrodas vai no ātrajā izvēlnē vai lielajā menu, bet, lai nomainītu kaut ko, mums ir jāielina iekšā, tad jāuzspiež, tad mums ir jāatver tad AFS vai AFC, labi, pieņemsim AFS, un te vēl apakšā, kur palika atkal? Šeit blakus, kur ir AF ārējā mode, te mēs varam izvēlēties tātad 100 veidus no kādām atkal tām zonām, kas sastāv, tas ir līdzīgi kā Sony. Un apakšā mums ir tātad atpazīšana kaķis, dzīvnieks, auto, un tad ir cilvēks, kaķis un mašīna un lidmašīna. Ja jūs gribat fotografēt putnus, tad jums ir jāuzslēdz kaķa režīms. Savā ziņā ironiski, bet kaut kur make sense manā apziņā. Tātad šīs ir neērti. Tas ir, nē, to man negribas darīt. Fujim, kā mēs atceramies, ir rekurs slēdzītis, jā, priekšpusē, mehānisks, klik, manuālais, single shot continuous, easy, viss vienkārši. Un varbūt, ja es nebūtu ar Fuji strādājis ar X-T5, tad es šo skatītos savādāk, bet šis ir kaut kur apvienojums FM2 plus Fuji salikts kopā, ielikts labs sensors. Ok. Ejam tālāk. Nākamais apbēdinājums. Ir forša poga spīdīga priekšpusē, ja? Tāda, kas nospiežot, man ir ieprogrammēts, tur, man liekas, baltā balans pēc noklusējuma. Kas ir forši, tas ir plusiņš. Un tagad mēs nonākam pie šitās lietas. Objektīvs. Viņš izskatās faktiski identiski, kā izskatījās Nikonam SE sērijas, kas arī šeit saucās SE, starp citu, Special Edition, toreiz bija šitie edition vai kaut kas tāds. Respektīvi, Nikon AIS superlētie objektīvi bija SE plasmasas, briesmīgi, bet lēti. Šis arī ir lēts, šis arī ir plasmasas, jā, un jūs uzminējāt, šis arī ir briesmīgs. Ne kvalitātes ziņā. Kvalitātes ziņā šis ir ļoti pat ok objektīvs. Man viņš pārsteidzošā kārtā patīk optiski to, ko viņš rāda bildēs. Jā, tur vai tur. Viņš ir foršs, viņš ir asuma ziņā ļoti labs, viņš ir jauks, viņš ir ātrs, kluss, bet, ja mēs viņu noņemam nost, tad jūs redzat, plastmasas, bajonete, plasmasa. Tas ir Nikon FM ar plasmasas objektīvu. Un tas ir,
Un tas ir līdz brīdim, kad es nebiju to objektīvu noņēmis, tas bija tā kā, ok, es skatījos, jā, super, ok, es sapratu, ka nevar grozīt diafragmu vilšanās. Un tad es viņu noņēmu, un tad es sapratu, ka bāc, kāpēc? Vai tad tiešām par tiem 300 eiro, ko tas objektīvs maksā, nevar ielikt tur, metāla bajoneti, bišku alumīnija tur pielikt klāt, lai būtu sajūta, ka tas ir tā kā objektīvs. Tātad šis izskatās forši, optiski ir labs. Es pat teiktu, varbūt ļoti labs, bet negribas pārspīlēt. Ja? Tātad ar šo var iztikt. Viņš ir ātrs, autofokusa ziņā, tur ir smuks magnētiskais motors, viņš ir labs optiski, viņš ir 40 mm f2. Tas ir ok, tas ir ļoti ok objektīvs. Un viņš smuki strādā ar to kameru, viņš smuki ar viņu izskatās kopā un ir patīkami staigāt kaut kur un vienkārši ar viņu kaut ko darīt. Ja? Un tas ir forši. Tas man patīk. Bet tas izpildījums un tā krāsa, kas te jau pa nedēļu sāk lobīties no tās diafragmas gredzena pseido, tas nav ok. Un, labi, ja jūs tik tālu izturējat, kam šī kamera noteikti nav paredzēta? Noteikti tas nav darba instruments uz kāzām vai reportāžu. Tīri dēļ tās vadības, dēļ tā, ka tie režīmi ir mulsinoši, labi, to var iemācīties. Rullīši ir neērti. Šeit gribētos apakšā plati, uz kuras būtu arkas viss, tā kā Fuji, un bišku lielāks grips, lai viņu var noturēt, jo tā kamera ir spējīga uz ļoti daudz ko. Te ir ļoti daudz kadri sekundē, ir labs autofokus, jūs viņu varat izmantot gan trekkingam, gan jebkur ar attiecīgu objektīvu. Jūs varat darīt visu to, ko jūs darat ar lielo Nikonu, un ne gluži Z8, bet Z6. It kā runā, ka tas ir Z6 II, bet ok. Tad jūs to visu darat darīt, bet te nav tā profesionālās ikdienas ergonomika. Te nav tas, kas jums ir paņemot rokā 850 Nikonu vai Z8 Nikonu, ka jūs saprotat, ka tā kamera ir radīta darbam. Un tā kamera ir radīta, lai jūs visu dienu fočētu super, lai kā kamera jums netraucētu. Šī kamera jums reāli traucē, viņa visu laiku atgādina par sevi. Skaties, kādas man te pogas ir. Un uzmini, kā atslēgt to režīmu. Ja, tā ir kameras komunikācija ar mums. Tātad kamera ir neērta. No kādiem apsvērumiem es salīdzinu ar visu to, ko es esmu redzējis, tāpat laikā ar FM2, piemēram, ja, ar ko man ir pozitīvas attiecības bijušas ar FM2 Nikoniem. Un man patīk tas, man ļoti patīk, lai neteiktu vairāk, jo es pat gribētu teikt mazliet vairāk par šo kameru, man šī kamera ļoti patīk. Dēļ tā, kā viņa izskatās, dēļ tās awkward pieredzes, ko es tikko stāstīju. Labi, man kaitina tas režīma pārslēgs, tas ir reāli besī. Bet viss pārējais, piemēram, tas ar vienu īkšķi te ieslēgt melnbalto režīmu, pafočēt, labs auto. Man patīk tā kamera, man ļoti patīk. Un šis varētu būt viens no maniem mīļākajiem Nikoniem pēc FM2 ar titāna slēdzi. Šis ir superīgs. Bet, ja būtu objektīvs, kurš ir tā kā ar diafragmas gredzenu, tas būtu vienkārši ja Nikon, godējamais Nikon, ja te būtu regulējuma diafragma uz objektīva, tas būtu wow. Tas būtu full frame Fuji film. Un tas būtu ok. Bet te nav tās diafragmas. Man ir jāgroz tas rullīts, jābakstās, man ir jāmeklē meņu visādas lietas, kurām bija jābūt te uz pogām. Un vēl. Bet tāpat laikā šī ir pilnīgi noteikti 2023. gada skaistākā kamera, un gada beigās būs tops manā izpildījumā. Šis noteikti ir gada skaistākais modelis, ja ne 10 gadi. Sorry, Fuji film. Fuji film ir ok, viņš ir ļoti super ergonomisks, viņš ir foršs, viņš ir savā ziņā smuks, ja salīdzina ar Sony. Viņš ir tāds klucīgs, bet viņš ir ļoti ergonomisks uztaisīts X-T5. Man patīk, viss tā vadība ir superīga. Šis skaistuma konkursā, jā. Sorry, Fuji. Vēlāk pafočēsim, bet Nikons ir reāli skaista kamera. Un to Nikons ir izdarījis. Un kā to izdarīt? Bez milzīgiem resursiem, ja? Canons godājamais. Paņemiet AE1 Canon un uztaisiet viņu digitālu. Un tā būs smuka kamera, tas būs super. Un ar šo reāli ir, tas ir prieks ar viņu staigāt, ar viņu prieks, ka tevi kāds ar šo ierauga, jo visi, filmiņu fočē. Jā.
kaut kas grib, sensora stabilizācija grib. Tātad skaistuma ziņā super, izpildījums, kvalitāte, pogas, ja, izņemot to rullīti priekšējo bēdīgo un objektīvu, viss ir superīgi nostrādāts, un es nevaru beigt priecāties par to, cik tā kamera man piestāv. Ja? Man patiesībā ir bildīta ar Nikon FM2, kur es izskatījos šādi. Un, vai ne? Tas brings back memories. Un tas ir baigi forši. Bet šitās lažiņas, es teiktu dažas lažiņas, ja, ka Nikonam vajadzēja varbūt tiešām atmest mazliet nost visas tās auditorijas, ja, jo zaļais auto režīms ar šo kameru, es saprotu, ka ir auditorija, kas to darīs. Es saprotu, ka ir auditorija, kas varbūt šeit uzslēgs manuālo un aizmirsīs par to pārslēgu. Un mums ir tās auditorijas, bet atkal tad Nikons mēģina paņemt visus, un te es nonāku pie tā galvenā, kas tad ir mērķa auditorija šai kamerai. Viennozīmīgi nāk prātā pirmais Andrejs Zavackis, un es, un vēl kādi, kas ir Nikon FM fani un lietotāji, un tiem noteikti šī kamera būs, jo viņa ir pirmkārt nav kauns nolikt blakus plauktā FM2. Jā, super. Un viņš izskatīsies forši, viņš izskatīsies kā turpinājums, bet vai es viņu ņemtu uz reportāžas fotografēšanu? Kaut gan jā, ja patrenētos, jā, bet pastaigā šis ir superīgs variants. Viņš ir foršs, viņš ir ērts, es teicu ērts, bet tā nav. Viņš ir pieņemams lietošanā. Es sajaucos, šī kamera nav ērta. Nepārprotiet. Bet šo kameru, kad jūs lietojat, jūs saprotat, ka jums ir jāpievērš uzmanība tai kamerai, jums ir jāvelta uzmanība šim te jūsu ģimenes loceklim, lai viņš nenokristu uz zemē, lai jūs paregulētu viņu pareizi. Ja? Un savā ziņā man patīk tas, ko Nikons ir izdarījis, kad es tieku pāri tam mulsumam par tām pogām, jo tā kamera ir uztaisīta tā, ka viņa prasa uzmanību. Un līdzīgi kā FM2 arī prasīja uzmanību. Tur bija jāpārtina filmiņa, tur bija jāuzliek pareizais ISO, jo automātiski viņš nelasīja no kasetes un tā tālāk un tā tālāk. Un tas savā ziņā ir tas experience, tā pieredze, ko Nikons mēģina pārdot šai gadījumā ar šo kameru, jo jūs būtībā dabujat ļoti jaudīgu fotoaparātu ar ļoti labu video funkciju, un jūs dabujat to atmiņu par pagājušo gadsimtu. Es teiktu, ka šai kamerai mērķa auditorija ir cilvēki pēc 40, kas ir fočējuši ar filmiņu Nikonu. Trāpīts Nikonam, jā. Un droši vien, ka jaunieši, kas grib vintage izskatu. Bet jā, kaut kur funkcionalitātē, kaut kur tajā lietošanas ergonomikas ātrumā šis mazliet krīt atpakaļ. Tā kā iekrīt kaut kur, nezinu, zemākā pozīcijā nekā jūs ņemtu, piemēram, Z6 II Nikonu, kas tomēr ir mazliet ergonomiskāks un darbam vairāk paredzēts. Šī nebūs pamata darba kamera. Šī varbūt jums ir vienīgā kamera, ja jūs esat hobijists, fotogrāfs un jums patīk Nikon dizains, jūs atceraties jaunību ar Nikon FM, ar EM Nikoniem, ja? Un jums tas ļoti patika un jūs tagad to gribat atgriezt, jūs to dabūjat ar digitālu, labu izpildījumu, digitālu, izcilu izpildījumu, labs sensors, labi ISO, ātrs autofokus. Un tas, protams, bija izaicinājums Nikonam to visu salikt vienā, sapakot, bet Nikons to izdarīja gan ar ZFC mazo, kas ir patiesībā diezgan foršs, bet šis ir jaukāks, šis ir metāls, smags. Super. Mulsinošā lieta. Atmiņas karte mums ir kaut kur ieliekama šeit, zem baterijas, un mums ir ieliekams SD karte, un mums ir ieliekama mikro SD karte. Kāpēc tas būtu jādara šobrīd? Neviens man nevar paskaidrot. Nikons tai skaitā nezinu. Bet tur ir mikro SD slots, kur jūs varat ielikt mikro SD karti, kura strādā precīzi tāpat kā divas kartes jebkurā citā fočikā. Jūs varat taisīt backupu, jūs varat taisīt overflow, visu ko. Baterija ir, Nikonisti zinās, kas tā pa bateriju, bet izskatās, principā, es domāju, ka tas pats, kas no Z6 sērijas, nav baigi ietilpīga, briesmīgi ilgam laikam nepietiek, bet tas ir detaļas. Ja mums ir kamera, ar kuru mēs izskatāmies smuki, kur ir labs autofokus, ar kuru var filmēt video, ja gribās, un ar kuru ir stilīgi staigāt Siguldā, fočējot rudeni. Tā ka, labi, neskatoties uz visu kritiku, šis ir absolūti
2023. Gada veiksmīgākais produkts, vismaz dizaina ziņā un nostalģijas ziņā, un ir jaudīgākas lietas Sony A9 III, Nikon Z8, Canon R kaut kas ir jaudīgāki, ja jūs gribat profesionālu zirgu, bet ja jūs esat fotogrāfs amatieris un jūs gribat kaut ko no Nikona, un jūs gribat kaut ko stilīgu, ko jūs nesājat ne tikai somā, bet ko nav kauns paņemt rokā un visu kaut kur zīmēties, tad Nikon ZF tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs. Ja jūs varat sadzīvot ar Nikon izvēlni, tad, ja jums ir pieredze ar to, un ja jūs varat pievērt acis uz dažām ergonomikas lietām, kas nav tik veiksmīgi izdomātas, bet tas izskats atsver ļoti daudz ko, un tās iekšas jaudīgās atsver pārējo, tā kā es teiktu, šis ir, negluži must have, bet nice to have, ja? Šis ir kategorija nice to have, izņemot objektīvu. Paldies Nikonam, ir forši, ir diezgan jauki atgriezties tajās FM atmiņās, atcerēties, kā tas bija, izvilkt vecās bildes, kur es esmu Nikon FM pozējis, un tas ir forši. Un ja Canons uztaisīs AE1, tad tas arī noteikti būs kaut kas interesants, jo tie vecie dizaini, kaut kur viņi tomēr ir forši un pārdomāti, un varbūt tas primitīvisms un tas, ko es teicu, ka tā kamera prasa uzmanību, ir tas, kas mums šodien ir vajadzīgs, tas, kas padara to fotografiju cilvēkiem pēc 40, tādu atkal mazliet interesantu un pievilcīgu un tā tālāk. Un, jā, absolūti, man patīk šī kamera, lai neteiktu vairāk, un es beigšu runāt un es iešu kaut ko nofočēt. Bet, ja jūs tik tālu noskatījāties, tad nākamais video par Nikon ZF būs saistībā ar šo, un tas mums ir Tamron, gribēju teikt Canon, Tamron 150-500 mm objektīvs, viņš arī šitā dara, kas ir ļoti, ļoti pieņemamā cenā, 500 mm objektīvs uz Nikona, un uz Nikona ir oriģināli objektīvi, bet šis ir patiesībā ļoti, ļoti foršs variants, un apskats būs pēc kaut kāda brīža, pēc pāris dienām. Es šo izmēģināju, strādā superīgi, kopā ar šo Nikonu viņš strādā, jāpacenšās, bet viņš strādā ļoti forši un ļoti jauki. Tā kā Nikon ZF sērija turpinās. Uz tikšanos!